Sveicināti! Pirms nepilnām 2 dienām valsts vidienē tika pamanīts pilnībā piedzēries liela izmēra mērkaķis. Kā raksta nekurienes vidienas apriņķa avīze, vietējie tam nepievērs īpašu vērību vairāk kā 3 nedēļas, jo bija vairāk kā pārliecināts, ka tas ir pamatskolas direktors līdz brīdim, kad direktors bija atgriezies no starptautisko straujo upju plosošanas sacensībām. Katrā redzamais nav direktors, bet gan Sambotas kailsala gorilla. Šādas gorillas ir reti sastopamas brīvā dabā. To pamata dzīvesvieta ir tālī austrumi. Reizēm tas var būt tik tālu kā 1 solis atpakaļ. Gorillas vidējais izmērs var svārstīties no 1,169 m līdz 170,2 m, un viņas svars var sasniegt līdz pat 20 litriem. Kā stāsta zvēru pasaules pētnieki, gorillu izsekojam jau kopš plašās Krievzemes robežas. Šeit mums izdevās pirmais kontakts ar leģendāro Sambotas gorillu. Diemžēl tikai uzskatām varam parādīt tikšanos, jo operators lietoja spēcīgu, relaksējošu, ezotērisku galvas ziedi un regulāri aizmirsta nospiest ieraksta pogu. Uz jautājumu, kā tas varēja gadīties, operators īsi atbildēja: tāpat to nevar nofilmēt, ko es redzēju. Vēlāk operators padalījās ar ziedi, un visai komandai, arī gorilla, sapratām, ka to pat tiešām nevar dokumentēt. Skati bija grandiozi. Pēc tā vakara no rīta, kad gājām gulēt, pamodāmies un sapratām, ka tā bija parasta piparmetru zūbu pasta, kas ļoti labi iedarbojās uz gorillu, un viņš nekautrējās iznākt sabiedrībā. Pilnīgi skaidri un acīm redzami viņš izrādīja interesi par lielceļu un sabiedrisko transportu. Tiešu secinājumu mēs nespējam veikt, vai tā bija zieda, kas atvēra jaunas apziņas horizontus gorillam, gan mums, zvēru pasaules pētniekiem. Turpmāk mēs nodevāmies sevis izzināšanai, jo kā gan mēs vispār kaut ko varam zināt, kad mēs nezinām, kas mēs esam? Tāda lūk interesanta reportāža no zvēru pasaules. Ar jums kopā bija Daba, un tiekamies jau atkal.